Čau, mīļie! Ir ļoti skaists vakars. Šoreiz nevis aizdedzināju sveicīt, bet vīraku, jaunu vīraki. Patīk. Šodien ir tā diena, kad es saņēmu augusta enerģijas vēstījumu. Tāpēc tieši šodien, neatejot no kases, es vēlos tev to nodot. Augustā enerģija vēstījums ir ļoti skaists, ļoti unikāls. Es ceru, ka mums netraucēs tie dūmiņi, vienkārši man ļoti patīk. Tas kaut kas jauns. Tā, mīļie, es gribēju iet ārā, bet man ausīs skan balss, ka man ir jādalās, ka man ir jānodod, ka man ir tieši tagad, kad es viņu esmu saņēmusi, man ir jums viņš jāpienes, tāpēc klausieties ar atvērtu sirds centru, paņemiet tikai un vienīgi to, kas jums atsaucās. Augusts, es saņēmu šo vēstījumu, es neiešu channelingā, es ar viņu dalīšos ar acīm vaļā, jo man viņš ir piefiksēts un es viņu plus mīnus tādā īsā kodolīgā veidā arī pievienošu pie šī video ieraksta, apakšā zem šī video. Ko man rāda? Man rāda, ka augusts sadalās tādās divās ļoti skaistās laika līnijās. Un šīs laika līnijas, kā viņas sadalās, tie ir cilvēku grupas. Viena cilvēku grupa, kurā ļoti izjūt tādu tā kā brīvību, kuri ir savā labotībā, kuri bauda dzīvi, kuri bauda visu to, ko viņi ir radījuši. Man saka, pavasarī vairāk, plus mīnus aprīlis, marts, kad tika, ja es tā varu teikt, iesācis tādas kā sēklas, un augustā mēs baudam šos augļus. Tāpatās kā augusts ir tas mēnesis, kurā tu vari iesēt jaunas idejas, jaunas sēklas, jaunas kaut kādus sev izaicinājumus, lai viņus baudītu decembrī un janvārī. Ja? Tas laiks, kas notiek, nav tikai tas, ko mēs šeit pieredzam, jo ir ļoti daudz lietas enerģētiski, ko mēs uzreiz nenolasam, kas notiek pēc laika. Ja, pēc laika. Un otra šī grupa, man patīk, kas mažā. Un otra šī grupa, ja viena ir brīvībā, tad otra ir diezgan lielā tādā atbrīvojās diezgan daudz karmas cikli, karmas apli. Un vēl es gribu teikt tajā visā, kad augustā notiek diezgan liela tāda nemasīva. Daudzos cilvēkos notiek atmošanās citā līmenī. Notiek atbildes citas, notiek patiesība cita, notiek ļoti tuvu augustā ir katrā ja var tā teikt, garīgie pavadoņi. Ja? Ir ļoti tuvu dzimta, viņi tev aicina uz kontaktu, ir ļoti tuvam šie te pavadoņi tev nāk, šo neņemiet ļoti tuvu, no gaismas tavām mājām, no civilizācijām, no kuras vietas tu pats nāc, no šīm tād atbalstošām, ja? Pavadoņu civilizācijām, kas iespējams tevi ir izvēlējušies, kā cilvēku, caur kuru notiek šī informācijas nodošana šeit uz zemes. Katram tādi ir, tikai vai tas ir aktīvs, vai tas nav aktīvs, šai informācijai absolūti nevajag pieķerties. Ļoti tuvu ir arī eņģeļi, ļoti tuvu ir arī erceņģeļi. Ja jūs ar viņiem strādājat un jūs ar viņiem komunicējat, droši dariet to. Šī enerģija, kā viņi saka, es esmu klātesoša, es tev palīdzēšu, vienkārši jautā man. Ja? Un tavs uzdevums ir tikai vienīgi iet uz kontaktu. Kas vēl var notikt? Vēl var notikt spontāna šīs veselas integrācijas, kad notiek asaras uz līdzenas vietas. Ja? Vienalga, kur tu esi, vienalga, kur tu atrodies, tev notiek asaras, tev notiek, tev atver vaļā pieeju. Ja, kā es saku, tas ir emocionāli, tas ir ievainojami, tas ir ļoti dzīvi, bet tas ir pēc tam, kāda dzīve notiek uz priekšu, tā ir dāvana. Jā,
katra šī izzināšana, kas notiek, katra meditācija, kas notiek, katra interese, kas notiek tad, kad jūs ejat šajā dziļumā, tad, kad viņi tiešā vai pārnestā nozīmē, kā es saku, skatās un pēta, cik mēs varam dot, cik mēs varam rādīt, vai šim cilvēkam ir interese, vai šim cilvēkam vispār nav interese. Ja? Tas nozīmē to, ka vēl ir jāuzzina, vēl ir jāpaplašinās, lai notiktu šīs atbildes, bet no šīs cilvēcīgās puses tas ir, tu visu laiku plus mīnus esi darbā. Un tā tas ir. Jo vairāk tev ir jautājumi, jo vairāk caur tevi nodod informāciju, un nevis šai pirmajai grupai, kura jau ir šo atvērusi un pieņēmusi, ka tas tā notiek, bet šai otrajai grupai, kura iespējams vēl ir kaut kādos šajos karmas apļos, tas var būt nogurdinoši, tas var būt, kad jau ir apnicis, ja? Kad jo vairāk tu ej izzināt, jo vairāk tev dod uzdevumus, tevi plus mīnus pārbaudot, kā tu to iziesi, kā tu izreaģēsi, kā tu rīkosies šajā reizē. Un jā, lielam tas ir diezgan tāds darbs. Ja? Tas var būt arī šī sajūta, kad jūs strādājat, varbūt arī naktī, viņi varbūt arī miegā. Es atceros to periodu, kad es mācījos, man bija nakts, es no rīta piecēlos vienkārši tā kā es būtu fiziski strādājusi. Man arī šāds posms, šāda sajūta, šāda enerģija var notikt, bet man viņu rāda nevis tā kā mēneša sākumā, jo mēneša sākums diezgan tāds enerģētiski aktīvs. Vidū, tad, kad notiek diezgan tāds novērotājs, šajā novērotājā var notikt tāda raustīšana, šai otrajai grupai vairāk raustīšana. Mēneša beigās vēl kā man nodeva atverās pilnīgi cits portāls, enerģijas portāls, pilnīgi cita enerģija. Un liksies, kad būs cilvēki, kuriem liksies, kad augustā viņi ir ļoti daudz izdarījuši, ļoti daudz paveikuši un ļoti daudz šos augļus, tie, kas tika iesēti pavasarī, tie, kas tika iesēti martā un aprīlī, augustā ļoti daudz cilvēku saņem. Un tas nav tikai kā varbūt materiāls, bet tas ir ļoti tāds dziļš iekšējs miers. Atbildes vienkārši iekšā notiek cilvēkā tik daudz, kad viņš saprot, ka viss ir labi, viss ir mierā, viss ir ar mani, viss notiek. Es ļoti paļaujos, es eju uz priekšu, es esmu iedvesmots, es esmu motivēts, viss notiek, un dažādās šajās situācijās notiek atbildes. Ja? Nevis mēs sastopoties ar gaismu, tas ir ļoti viegli, ja cilvēki rāda gaismu, bet sastopoties ar tumsu, tās jau ir izaicinājums, un šajos izaicinājumos ir jāprot ieraudzīt, ja? Kas tur ir. Aktīvās augustā ir uguns enerģijas, tāpēc, kad nonolējās diezgan daudz bailes, tāpēc, ka cilvēki iet iekšā izzināt, ja? Un aktīvā ir šī zemes enerģija. Zeme, kā klātesoša mamma ļoti, ļoti daudz dod. Baudiet zemi, baudiet visu to, ko zeme dod, visus šos augļus, ko dod, esiet pie zemes, sazemējiet savu enerģiju, lai notiktu atbildes. Ja? Tātad uguns un tāda stabila, sazemēta enerģija, kā dzimtas liela klātbūtne, ir augusts. Tāds viens tā kā mēnesis no 1 līdz 31, pareizi? Nezinu, cik augustā. Es reiz neatceros apjūsē nav. Jā. Bet liksies, ka diezgan daudz ir izdarīts, daudz ir paveikts, un tāds gandarījums būs. Augusts ir ļoti skaists un ļoti, ļoti unikāls. Gribēsies augustā arī uzdot, vienkārši ieskatos, man ir piefiksēts. Gribēsies augustā uzdot arī tādus svarīgus jautājumus sev, tādus dziļus jautājumus, ja, lai notiktu šīs atbildes, bet atcerieties, tik līdz jūs uzdodiet jautājumu, tas nozīmē to, ka būs kaut kāds pārbaudījums. Ja? Atbildes nenāk bieži, bet taisno.
Atbildes nāk ļoti bieži caur citiem cilvēkiem. Atbildes nāk caur mijiedarbībām. Atbildes nāk no varbūt sarežģītām situācijām. Atbildes nāk no matrica, kā ar jums runā arī, ja, caur skaitļiem, caur uzrakstiem, caur video, caur cilvēkiem, caur mūziku. Ja, ļoti daudz atbildes arī nāk caur mūziku, tāpēc mentāls vēl augustā, ko man nodeva mentāls, nolasa enerģijas lauku savādāk. Diezgan lielā laika posmā ir ļoti daudz, kas enerģētiski arī attīrījies. Ja? Nenotiek iespējams šī reakcija uz kaut kādām situācijām vairs tā, kā viņi notika iepriekš. To jūs ļoti, ļoti labi varēsiet augustā novērot. To var droši arī piefiksēt, un vēl kas ir. Ne tikai klātesošas ir šīs zemes enerģijas kā mamma, klātesošas mēneša sākumā ir šīs enerģijas arī kā tēta, ja, kā dievišķā plūsma, kā tāda stabilitāte, kā sazemējums, un noteikti, ja atsaucās izmantojot šo 0808 portālu, ja, man ir arī piedāvājums, protams, ja tas tev atsaucās, meditatīvā stāvoklī saņemt šos jaunos gaismas kodus ir tāda sajūta, ka cilvēki savādāk skatās uz to, kas notiek, savādāk dzird to, ko runāju es, un varbūt, ko runā arī citi cilvēki, ir vairāk tāda ieinteresētība, tāpēc, kad viņi saprot, ka tas strādā, saprot, ka tur ir miers, tur ir atbildes, ka tur ir virzība, ka tur ir iedvesma, ka tur ir cits redzējums. Ja? Ne tikai caur prātu, bet caur sirds centru. Ja? Un tur ir ļoti daudz, tur ir savādāk. Bet tur ir ļoti forši, tāpēc to arī noteikti izmantojiet. Vēl varbūt šī sajūta, ko man rādīja un ir par mani stāstīja, kad man šīs laika līnijas ir tik ļoti, ļoti mainīgas. Ja? Ne tikai šīs grupas divas, kas sadalās, bet man caur visu šo vadot un šo te rādot šajā meditācijā, šajā vēstījumā un channelingā, ko es saņēmu, man rāda, ka tās laika līnijas tā pārlec. Ir viena laika līnija, pēc tam nākošā, pēc tam nākošā, pēc tam nākošā, un man ir rauj tam visam līdzi, ja? Un es spēju tikai tam visam līdziet, cik daudz notiek idejas, cik daudz notiek realizācija, cik tas viss ir, cik ļauj tajā visā arī atpūsties. Un laikam, kad es esmu tik ļoti jau sarunājusi, ka man ir jāiemācās atpūsties, ka tas patiešām kaut kādā brīdī notiek, ja, kad mazinās kaut kāda tāda kontrole, ja, bet kad ieplūst arī šī enerģija, tad, kad es atpūšos vai tad, kad es nedaru neko, arī viss notiek. Ja, šī paļāvība ir cita augustā, un jūs varēsiet to novērot sevi. Kas vēl, ko es vēlos nodot, liekas, vēl pats pēdējais. Enerģijas lauks augustā paliek jau tāds tumšs, tāds krāsls paliek, skaisti pēc tā patieš ārā. Enerģijas lauks augustā dod tev spēlēt tādas plašas spēli, lielas spēles dod spēlēt. Ja? Tas nav vairs nekas tāds maziņš, tas ir tāds, tu pieņem lēmumu, tu ej un dari, vai tu saņem šos iestrādātos jau augļus, kas notika pavasarī, kas notika varbūt vasaras sākumā, un tu viņus jau saņem. Ja? Lielā apmērā kaut kas var notikt. Tas nav visiem. Tas ir tikai tiem, kas šo nolasa, kas šim saka jā, un kas zina, kad iespējams, tajās iekšējās sajūtās patiešām kaut kas mainās. Notiek cita sirds centra aktivizācija arī augustā, un es domāju, ka arī šajā 8. augustā meditācijā, kuru es caur sevi nodošu, mēs noteikti arī pieskarsimies sirds centram un veiksim citu aktivizāciju sirds centrā. Ja gribās droši var meditēt, ejiet pie dabas, ejiet ārā, sazemējiet šo enerģiju, lai notiek atbildes, nebaidieties no pavadoņu klātesamības, nebaidieties no tā, kad notiek kaut kādas spontānas atbildes, spontāna redzamība, varbūt dzirdē, jā, varbūt redzē, varbūt sajūtās, varbūt gribas kādu citu smaržu kā man, ja? Tāpēc esiet atvērti. Augusts ir ļoti, ļoti ar iespējām pilns.
bet, protams, kad notiks tikai vienīgi tas, kā tu uz visu to skatīsies.